Sveiki, dāmas! Jau laicīgi sveicu 8. sieviešu dienas rallijā. Un, kā saka, oficiālajā sieviešu dienā, tad jau rallijā nosveicināšu vēl vienreiz. Tātad, kā jau sieviešu dienas rallijas, ir šogad, kā katru gadu, ir atkal jaunas un lielas izmaiņas, lai viņš būtu katreiz interesantāks. Pirmais, ko vēl vienreiz gribu visas dalībnieces sumināt, tas ir, mums ir jauns pasaules rekords. Esam pārsistuši ar dalībnieku skaitu, ar ekipāžu skaitu Lielo Indiju. 3 dienas pirms starta jūs saņemsiet gidu, kurā atradīsies starta norises vietas plānojums un informācija par ierašanās laikiem. Lūdzu, dāmas, to ievērojiet. Ierodoties starta norises vietā, pirms iebraukšanas, tajā jūs sagaidīs tehniskais cilvēks ar karti, kurš jums norādīs, kurā sektorā jums ir jānovieto automašīna. Uzsveram, ka sektori būs norādīti arī gidā. Piebraucot pie sektora, tur jūs sagaidīs tehniskais darbinieks, kurš jums ierādīs vietu. Pēc auto novietošanas jums jādodas uz reģistratūru. Reģistratūrā jūs saņemsiet rallija žurnālu ar leģendām, parakstīsiet drošības vaiveri, saņemsiet kontrolas karti un saņemsiet nepieciešamo informāciju. Noteikti reģistratūrā iesakām noskatīties vēl vienreiz video instruktāžu. 15 minūtes pirms noteiktā starta laika ekipāžai pilnā sastāvā jāatrodas automašīnā un pēc tiesneša uzaicinājuma nekavējoties jādodas uz startu. Rindā gaidot startu, jums tiks pārbaudīt mašīnas tehniskais stāvoklis, jūsu mobilās ierīces vai tajās darbosies GPS sistēma. Startu jums dos tiesneši, lūdzam ievērot tiesneša norādījumus. Oficiālais starta laiks 10:00 un ekipāža izbrauc ik pēc 30 sekundēm. Atceramies, dāmas, kad izbraucot maršrutā, ievērojam visus ceļu satiksmes noteikumus, kā ir pieņemts. Mani sauc Kristaps, pārstāvu kompāniju Mapon, un šodien jums pastāstīšu par GPS sistēmām, ko izmantosim sieviešu dienas rallija laikā. Tātad, šogad pirmo reizi sieviešu dienas rallijas tiks papildināts ar GPS sistēmas kontroli, sacensību norises kontrolēšanai un koordinēšanai, kā arī ātrumu un maršrutu uzraudzībai. Lai veiksmīgi mēs jūs uzraudzītu, būs nepieciešams viedtālrunis, kuram ir Android vai iOS operētāja sistēma. Atkarībā no jūsu operētāja sistēmas, no Google Play vai no App Store, tiks nolādēta aplikācija PosiTrack. Kad aplikācija veiksmīgi būs ielādēta jūsu viedtālruņos, 3 līdz 4 dienas pirms pasākuma norises organizatori jums izsūtīs pieejas kodus. Veiksmīgai aplikācijas darbībai pasākuma laikā ir nepieciešams mašīnas lādētājs priekš telefonu un patstāvīgs interneta pieslēgums. Vienīgais, par ko jums jārūpējās sacensību laikā, lai aplikācija patstāvīgi būtu ieslēgta un mēs redzētu jūsu precīzi atrašanās vietu un ātrumu. Nekādas citas darbības ar aplikāciju jums pasākuma laikā nebūs jāveic. Pirmais lauciņš ir kopējais attālums no nulles, no starta. Nākamais lauciņš ir attālums līdz nākamajam krustojumam vai objektām. Šajā gadījumā attālums līdz nākamajam krustojumam ir norādīts tumšāk un lielāk, lai vieglāk saprast. Zīmējuma lauciņā ir norādīts krustojuma konfigurācija un virziens, uz kuru jābrauc, kā arī komentāros pierakstīta papildu informācija, ja kaut kas neskaidrs. Pēdējā lauciņā ir norādīts attālums kilometros līdz finišam, kā arī procentuāli veiktais attālums no leģendas starta. Jā, leģendas mums paliek kā katru gadu tās pašas ar bultiņām. Pēc starta līdz Rīgas maršrutam ir jāveic lasot leģendu, kas atrodas rallija žurnālā. Līdz Rīgai jums kopā būs jāveic 4 kontrolpunkti, kuros ir sagatavoti speciāli un atraktīvi uzdevumi. Šogad šajos 4 punktos pirms un pēc uzdevuma izpildīšanas nav jāreģistrējās pie laika tiesnešiem ar dalībnieču reģistrācijas kartēm. Kontrolpunktos ir jāizpilda uzdevums un par precīzu tā izdarīšanu jūs savās kontrolas kartēs saņemsiet no tiesnešiem zīmogu. 4. kontrolpunktā pēc uzdevuma izpildīšanas un zīmoga saņemšanas dalībniecei ar reģistrācijas kartiņu jādodas pie laika tiesnešiem, kura
Kartiņa tiks noskanēta. Šajā momentā ekipāžas sistēma saņem pirmo rezultātu ārpus Rīgas maršruta paveikto laiku. Laika tiesneši jums iedos aploksni un tālāko uzdevumu aprakstu. Rīgā jums ir jāapmeklē 5 uzdevumu kontrolpunkti un 4 kontrolpunkti, kuros ir jāsaņem tikai zīmoņi. Dalībniecēm brīvā secībā, izplānojot savu maršrutu, ir jāapmeklē visi Rīgas kontrolpunkti. Ierodoties uzdevuma kontrolpunktā, jums ar reģistrācijas kartiņu jādodas reģistrēties pie laika tiesnešiem. Pēc reģistrēšanās dalībnieces var doties pildīt uzdevumu. Precīzi izpildot uzdevumu, tiesneši iespiedīs zīmogu. Pēc zīmoga saņemšanas atkārtoti jādodas reģistrēties pie laika tiesnešiem. Šis būs jūsu kontrolpunktu pavadītais laiks. Zīmoga kontrolpunktos jums nav jāreģistrējās pie laika tiesnešiem, bet tikai jāatrod tiesnesis. Kontrolas kartē iespiedīs zīmogu. Kad Rīgas kontrolas karte ir pilna ar zīmogiem, jums ir jādodas uz finišu. Finišā iebraucot, sekojiet līdzi tiesneša norādēm. Iebraucot finiša zonā, dalībniecēm, neizkāpjot no automašīnas, jāpasniedz sava reģistrācijas kartiņa laika tiesnesim. Visa brauciena laikā dalībniecēm jāklausās Radio SVH, kura ēterā tiks nolasīts uzdevums. Dalībniecēm jāatrisina šis uzdevums un atbilde ir jāieraksta kontroles lapā. Sievieždienas rallija žurnālā, rokas grāmatā jūs atradīsiet braukšanas leģendas, reklāmu, drošības vaiveri. Vaiveris ir jāparaksta un jānodod dalībniekiem reģistratūrā. Ekipāžas kontroles karti, zīmoga lapu. Žurnālā jūs atradīsiet Lateko leasinga krustvārdu mīkla. Šī mīkla dienas laikā jums ir jāatrisina un atbilde jāieraksta kontroles lapā paredzētajā vietā. Pats galvenais vērtēšana un rezultāti. Tātad kopējais maršruta kontroles laiks, ko jūs pavadīsiet rallijā, ir 7 stundas. Ja ekipāžas maršrutā veids ilgāk par 7 stundām, tā tiek diskvalificēta. Iespējamie sodi. Ja kontroles kartē nav saņemts kāds zīmogs, komanda par katru neesošo zīmogu saņem soda laiku. 60 soda minūtes. Par katru ātruma pārkāpumu signālu saņemšanu komanda saņem soda laiku 10 minūtes. Soda minūtes. Par katru dalībnieču kartiņas nereģistrētu reizi komanda saņem 60 soda minūtes. Par 4 signāliem, kas tiks saņemti par ātruma pārkāpšanu, komanda saņem diskvalifikāciju. Neiekļaušanos maršruta kontroles laikā 7 stundās komanda saņem diskvalifikāciju. Kas veido rezultātu? Trasē pavadītais laiks no starta līdz uzdevuma izpildīšanai 4. kontrolpunktam. Rīgas posmā 5 uzdevumu kontrolpunktos pavadītais laiks. Saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par ātruma pārkāpumiem, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par neesošiem zīmogiem, saņemtās soda minūtes, ja tādas ir par dalībnieku kartiņas nereģistrēšanu pie laika tiesnešiem. Pavadījuši labu laiku, gaidām rezultātus un apbalvošanas ceremonija Tirdzniecības un izklaides centrs Rīga Plaza 2. stāvā, 2 skatuves. Rezultāta paziņošana 24:00. Nominācijas grupa, DJs, atrakcijas, masāžas, kosmētika, laba laika pavadīšana. Lai visi izdodas, veiksmi visām dalībniecēm un tiekamies rallijā.